eiro, bet tā kā izvēlējāmies biļeti ar papildus vietu kājām, tad biļetes cena pieauga līdz 29 eiro. Citās vietās tad nevarētu sēdēt viens otram blakus, ja nu vienīgi lidmašīnas aizmugurē. Šāda steiga uz Liepāju bija, jo šis bija pop-up reiss un nav zināms, kad būs nākamais. Nu, dodamies pretī sapnim, lidot no Liepājas uz Rīgu. Nē, nu, cerams, ka viņi vēl tomēr citi lidojumi būs, jo, nu, tomēr izskatās, ka lidostiņa ir, cilvēki arī ir, kur viss notiek. Telpas arī. Jā, nē, nav liela, bet ir okei. Neskam ir šī privātā lidmašīna. Likās, ka lidmašīna ir pa pusē piepildīta. Pats lidojums, ja skaita uzreiz pacelšanos un nolaišanos bez piebraukšanas, ilga 25 minūtes. Sanāk izlidojām uz Baltijas jūras pusi pāri Liepājas